Mani sauc Matīs, esmu gandrīz 21 gadu vecs, strādāju Narvesinā un tikko esmu studēt reklāmu un sabiedriskās attiecības. Brīvajā laikā ļoti labprāt fotografēju, nodarbojos ar tādām lietām, ļoti labprāt muzicēju, patīk uzspēlēt ģitāru, dziedāt. Tāpatās arī, ja ir iespēja pasportot, braukt ar velosipēdu, spēlēt futbolu, volejbolu, vasarā būt pie jūras. Lēmums gaidīt savu īsto vienīgo bija tāds kā loģisks un dabīgs, jo es esmu uzaudzis kristīgā ģimenē, un tās vērtības jau ir bijušas vienmēr, un tu redzi, ka tās vērtības nav pievīlušas manus vecākus, un tās vērtības iet cauri paudzēm jau, un ka tas ir tikai pozitīvi, un arī tā apziņa, ka tu domā, šitā meitene varbūt ir, nezinu, vai gulējusi ar citu čalu, tad tā jau liekas, tāda nepatīkama, un reizēm pat ir, ka tu domā, jā, tā meitene jau ir skūpstījusies ar kādu citu čalu, jau liekas, ne visai forši, bet, mūsdienās, man liekas, tas ir jau gandrīz vai tāds spiediens no sabiedrības, ka tas ir, gandrīz nereāli. Personīgi man arī bija tā, ka bija ļoti liela iespēja, protams, pārgulēt ar tā brīža draudzeni, bet es pat neatceros, kas iztraucēja, bet es sapratu, jā, ka tas bija, tā kā atgādinājums un zīme. Matīs, savācies, turies, tev vēl ir priekšā vairāk gadi, tad apprecēsies, tad tev viss būs. Nenosit savu vērtību, nenolaidies tajā līmenī. Galvenais, man liekas, ir pašam sev dot apsolījumu, ka tu centīsies, cik tev ir spēki turēt un dzīvot savai vienīgai meitenei.